Mhm. Tā, un šodien mēs paskatīsimies tad, pasaku Rūķu stāsti, kas bija rakstītā 4 mazajās daļās, un īsumā izstāstīšu tad, kāda doma šeit ir ielikta. Te ir rūķi, vairāki rūķi, un šie rūķi patiesībā simbolizē cilvēka daļas. Pirmais rūķis, protams, Rūķu zemē dzīvoja rūķis vārdā Rudiņš, tas ir galvenais varonis, tas ir tas, par ko iet stāsts, un tas esmu es, protams, ja. Un tad, kad mēs strādājam ar bērniem, mēs beigās, kad izlasot visu to pasaku, mēs varam jautāt, kādam rūķim tu gribētu līdzināties. Ja, un tad bērns var pats izvēlēties, ja, kādi mums tur rūķi ir bijuši. Rudiņam ir draugi. Ja, un viņš savā mājā dzīvoja, tie pārējie savās mājās. Un mēs te varam arī skatīt tā kā par katru rūķi kā par kādu sajūtu. Ja, mums tur bija Luntiņš, Sniedziņš, Puķīte un Hariņš. Ja, un šīs te sajūtas ir iešifrētas. Ja? Luntiņš ir tas, kas izgaismo. Kas mums izgaismo? Kas pagatavo lukturus? Ko nozīmē lukturis simboliski, simbolu valodā? Tā ir gaisma, un gaisma ir zināšanas, ja? Kaut kāda gudrība. Un Luntiņš ir tāds, gudrs savā ziņā zinošs, ja, zinošā daļa. Ja mēs tos rūķus savienosim kopā, tad būs tas veselums, ja, mēs kopā. Kāpēc beigās viņi sanāk, ja, un kāpēc viņi to vienu egli izrotā. Egle arī ir kā pasaules koks, ja, pasaules koka simbols, kurā notiek arī savi procesi. Un tad, kad mēs skatāmies, vērtējam, nevis vērtējam, bet patiesībā analizējam bērnu zīmējumus, mēs varam skatīties pēc tās egles, ja, tūlīt mēģināšu ātri atrast, kāda eglīte man te tika atsūtīta. Piemēram, šai eglei, es nevarēšu parādīt, labi, vienai eglei nebija vispār rotājumu, ja, kad bērni zīmēja, citām eglēm ir tādas apaļas bumbas, ja, un kaut kādas gaismiņas. Un bērni patiesībā, to, ko es redzu, viņi neielika tās dāvanas, tos darinājumus, ko darināja tie rūķi. Ja, skaidrs, katrs bērns ieraudzīja kaut ko savu, un jūs tad varat jautāt pēc tam papildus, ja jūs redzat, kad nav zīmējumā ielikts, nav ielikti lukturīši, nav ielikti, nav ieliktas krāsainas lentītes un kristāla sniegpārsliņas. Ja, jūs varat papildus bērnam piedāvāt, uzzīmēt, ielikt šo rūķu darinājumus. Ja? Protams, kā viņš pratīs zīmēt to sniegpārsliņu, tā viņš arī uzzīmēs. Ja? Mēs tur nevērtējam tagad tās prasmes, ja? Bet mēs skatāmies, ko viņš ir ielicis tajā savā darbiņā. Un ir tā, kad mēs tagad skatāmies, Luntiņš ir zināšanas, Sniedziņš, sniegpārsliņa. Ja, ir tas, mēs runājam par sniegpārsliņām, kad zīmējām pirms jaunā gada, ja, kad tas ir tas process, kas transformē. Tās ir pārmaiņas, ja, kas mūsu dzīvē notiek. Tie ir piedzīvojumi. Sniegpārsliņas piedzīvojums, ja, atcerieties, pasaciņam no mūsu kursa.
Un ir tā, ka šī sniegpārsliņa, viņa ceļo, viņa redz pasauli, viņa kaut ko redz, un pēc tam viņa tā kā simboliski nomirst un pārtop par tātad ūdens lāsīti, ja, un atkal nokļūst debesīs, un atkal tādā veidā notiek šī miršana, dzimšana. Ja. Un puķīte ar krāsainām lentītēm dejoja mūzikas pavadībā. Tur ir stāsts par jautrību, par prieku, kas arī mūsos ir, un mīlestība. Ja, Hariņš ir mīlestība. Un mēs skatāmies tagad šīs dāvanas, šos darinājumus, kur bērns ieliks. Ja bērns ir pavisam maziņš, jūs varat izveidot tādu eglīti pašas, uzzīmēt, izgriezt, un viņš var tur krāsot ar krāsiņām, un jūs varat piedāvāt sirsniņu, sniegpārsliņu un lukturīti un lentītes kaut kādas, ja, virtanīti, vienalga ko, tā kā līmēt virsū. Ja? Un šeit mēs skatāmies pēc pasakas izlasīšanas. Bērns, viņa apziņā jau ir nonākusi tā informācija, kas ir mīlestība, kas ir prieks, kas ir tas dzinējs, sniegpārsliņa kā dzinējs, tā enerģija, kas transformē un visu laiku ir kustībā, un kas ir tā gaisma. Un tad, kad bērni zīmē šos rotājumus, liek eglē, jums jāskatās, kurā vietā šie rotājumi ir izvietoti. Ja bērns uzliek, to, ko bērns uzliek pašā augšā, tas viņam būs pats svarīgākais. Ja, tas viņam būs pats aktuālākais, pats vajadzīgākais, nepieciešamais, ja, bez kā viņš nevar. Bet tai pašā brīdī tas būs grūti sasniedzams. Ja, piemēram, ja sirsniņa ir pašā augšā, viņš to mīlestību uzskata par pašu galveno, sirsniņas tur augšā kaut kur uzzīmētas vai pielīmētas, viņam tā mīlestība ir nepieciešama, ir vajadzīga, bet tad sarunā jūs sapratīsiet, bet viņam tā ir grūti aizsniedzama, ja, un kāpēc tā ir grūti aizsniedzama. Un savukārt tas rotājums, kas būs pašā apakšā, tas būs tas, kas viņam ir pieejams. Ja, piemēram, sniegpārsliņas apakšā. Viņš tur saliek, salīmē, ja, tad tā nevis jautrība, tad tie ir piedzīvojumi, tā enerģija, dzinējspēks, kas virza, kas liek kaut ko darīt, visu laiku mainīties, transformēties, ja, pielāgoties apstākļiem, dzīves apstākļiem. Ja, tad šo bērns tā kā ir apguvis, ja, vai pieaugušais cilvēks. Šo pasaku var izmantot arī darbā ar pieaugušiem cilvēkiem. Pusauģiem gan tā neaizies, bet pieaugušie var. Ja, un tātad viņam šis padodās labi, un viņam viss sanāk. Ja, un tāpat arī skatāmies lukturīšus un krāsainās lentītes, ja, kur tās lentītes vai vispār pa vēju tur kaut kur aizplivinājās prom, vai arī uz tās eglītes, un mēs varam arī skatīties pēc projektīvās metodikas, varam analizēt, uz kurā pusē eglīte ir izolētāta vairāk. Ja, kreisā puse ir tā, kas atbild vairāk par emocijām, par sajūtām, kad cilvēks vairāk atrodas savos iekšējos pārdzīvojumos. Ja, viņam ir sirds tuvākā, un tā iespējams, ka tur arī pagātnē kaut kas viņam ir bijis, ja, tāds, kas viņu tur bišķīt pakavē. Ja vairāk labajā pusē, tad tas būs tās par loģiku, ka cilvēks vairāk prātā, ja, nevis savā iekšējā būtībā. Ja, šie ir tie svarīgie momenti, kam jāpievērš uzmanība, jo zīmēšana, ja šeit ir projektīvais tests, kā metodika, ja, zīmējot. Tad mēs varam vēl skatīties
arī attieksmi, attiecības šajā pasakā. Tad nākošais cits darbs. Tad, kad jūs pārrunājat ar savu klientu, cilvēku, lielo cilvēku vai mazo cilvēku, jūs varat uzdot jautājumus, kas būtu, ja šie rūķi dzīvotu vienā ģimenē, vienā saimē, vienā saimē. Un kādas viņiem būtu attiecības? Šis parādīs cilvēka attieksmi un vietu kolektīvā. Ja tas ir bērns, tad jūs varēsiet redzēt, ko bērns domā, ko viņš stāsta par savu grupiņu, kurā viņš mācās, vai ģimenes vietu, ja, kad viņš, ja tā ir viena māja, piemēram, ja, tad mēs varam arī skatīties arī ģimenē, kas notiek, bet par ģimeni drusku vēlāk. Un, ja tas ir pieaugušais cilvēks, tad mēs skatāmies, kā viņš jūtās savā darba kolektīvā, ja, vai kaut kādā vidē, kur ir tā kā maza neliela sabiedrības daļa. Ja, tas, kā viņš izteiksies, ko viņš teiks un kā viņš tur jutīsies, ja, kā Rudiņš jutās, kad tie rūķi sanāca kopā, ja, vai viņi nolēma dzīvot kopā vienā mājā. Ja, māja, protams, ir, tur ir tā, arī ar to māju ir uzmanīgāk, jo māja ir mana iekšējā pasaulē, un es savā iekšējā pasaulē nelaidīšu kuru katru. Ja, un, protams, šie rūķi neies dzīvot pie Rudiņa, viņi sadomās uzcelt kaut kādu kopīgu māju. Ja? Vienkārši pieļaujam tādu domu, ielaižam, pafantazēt. Kā tu domā, vai rūķi varētu dzīvot vienā vietā? Dzīvot nozīmē attiecības ģimenē. Ja, tad skatāmies. Bērns saka, jā, nē, varbūt. Labi, padomāsim, vai rūķi varētu strādāt vienā darbnīcā, vai viņi varētu radīt šos te rotājumus vienā klasē, vai vienā grupā, vai vienā īpašā mājā, ja, kas būtu tāda iekārtota speciāli darbnīcā. Ja, un tad šeit savukārt mēs skatāmies tad kolektīvu. Ja, grupu, klasi un ofisu, kur mēs strādājam, piemēram. Ja, tas ir otrs moments. Tālāk mēs varam just to kārtību. Es vienkārši tagad haotiski stāstu par tiem svarīgiem momentiem. Jā, jūs tur sakārtojiet, ko jūs skatīsieties sākumā, ko pēc tam, un tos jautājumus jūs varat arī mainīt. Nav te tāda secība, ka vispirms mēs pajautāsim, kas notiek ģimenē, pēc tam, kas notiek darba vidē, un pēc tam jautāsim, vai ir rūķi, mamma un tētis vispār. Ja? Šeit, ja mēs strādājam ar bērniem, tad papildus mēs varam pajautāt, vai rūķim Rudiņam ir mamma un tētis. Kādi viņi ir? Ļoti īsi, ļoti īsi. Ja ir, viņi dara to un to. Viss. Kā tu domā, kāda mamma un tētis ir Luntiņam, kurš gatavoja lukturīšus mazus? Viņi taču ir iemācījis, kāds gatavot tos lukturīšus. Ja? Tad bērns atkal fantazēs, kādi tur ir vecāki. Ja? Un mēs šeit, skatieties, tā kā projektīvajos testos nevar uzreiz pateikt pēc viena teikuma, uzreiz tā kā diagnozi, ja? Mēs liekam uzstādam. Nē, šeit sanāks, ka 5 ģimenes, 5 reizes mēs jautājam par vienu to pašu. Kādi vecāki ir Rudiņam, kādi vecāki ir Luntiņam, kādi vecāki Sniedziņam, Puķītei un Hariņam. Ja? Un tad mēs varam izdarīt kopējo secinājumu. Ja visu laiku parādās viens tas pats scenārijs vai viena tā pati darbošanās, tad attiecīgi mēs jau saprotam, tur ģimenē notiek tas un tas. Ja? Tur vairāk runā par to un to. Un jautājumus jūs varat izdomāt paši attiecībā no tā,
kas jūs interesē un ko jūs saskatat tai bērnā, ko jūs uzskatat par vajadzīgu uzzināt no viņa. Ja jūs redzat, ka tas bērns patiesībā ir ar uzvedības traucējumiem, ja viņš nemāk uzvesties grupā vai ar citiem biedriem, ja, tad jūs skatāties vecāku uzvedību, ja, ko vecāki dara. Tur vairāk būs tie darbības vārdi. Ja, kādus darbus pilda, mājās, ja, kāds hobijs viņiem ir, vai viņi staigā uz darbu. Ja, un ja ir, piemēram, kaut kādas bailes, ja jūs redzat, bet jūs bērnam to nesakat, ja jūs redzat, ka viņš baidās no cilvēkiem, vai baidās no doktoriem, vai baidās no skolotājiem, vispār ir kaut kādas bailes, ja, tad jūs šajā te jautājumu grupā liekat jautājumu, kā tu domā, vai tai ģimenei ir kaut kādas bailes, ja, vai viņi baidās no kaut kā? Ja, un tad bērns var pastāstīt, no kā baidās mamma, no kā baidās tētis, no kā baidās Hariņš, piemēram. Ja? Viņam ir sirsniņa, viņš dāvina visiem mīlestību. Kā tu domā, vai mīlestība var baidīties? Ja? Vai mīlestībai var būt bailes? Ja? Un bērns tad attiecīgi var pateikt visu, ko viņš domā, ja, par šo te lietu. Un atcerieties, ja, kas mums ir viena jauna kolēģīte. Tā. Tad jums paskaidrošu. Tas, ko bērns stāsta, ir patiesībā par viņu pašu. Ja? Tad, kad viņš stāsta par kādu citu, viņš patiesībā stāsta par sevi. Ja? Jo visas tās zināšanas, visas tās gudrības, visas bailes, arī tieksmes, sapņi, vēlmes dzīvo dziļi dvēselē. Ja? Un mēs caur pasaku varoņiem to izvelkam ārā. Ja? Jo pasaku varoņi patiesībā ir mūsu daļas. Un tie ceļojumi, kur mēs aizējam, ja? Tad mēs aizējam paši pie sevis. Un tur visu sakārtojam, visu sariktējam, saliekam pa vietiņām. Un tas koks, egle, ja, mūsu centrs, mūsu iekšējais centrs, ap kuru viss grozās. Un mēs to centru izrotājam, mēs iedodam resursus paši sev patiesībā, iedodam to spēku, iedodam mīlestību, iedodam to dzīves prieku, iedodam to kaut kādas zināšanas, ja. Viss, kas ir tiem rūķiem, ko viņi tur liek, ja, tur viss, tur ir ielikts katrā sava nozīme, savs simbolisms. Lūk. Tā, un vēl, mamma teica tā. Jā, un vēl tāds moments, kad mums ir rudiņš, galvenais varonis, ja. Rudiņš beigās, kad visi tā rosība beidzās, eglīte ir izrodāta, tā, ar ko mums tur beidzās pasaka. Rūķi apskāva viens otru, vēlot gaišu sirds siltus Ziemassvētkus un dāvājot prieku šim burvīgam vakaram sniegiem klātajā rūķu zemē. Ja, šeit mēs varam ielikt arī momentu, pārrunājot ar bērniem, ar pieaugušiem. Rūķis, rudiņš vēl bija atnesis līdzi dāvanas. Un viņš savus draugus apdāvināja. Ja? Un padomā lūdzu, ko viņš uzdāvināja Hariņam, ko viņš uzdāvināja Puķītei, ko viņš uzdāvināja Sniedziņam, ko viņš uzdāvināja Luntiņam. Un tālāk, protams, jūs arī varat pieslēgt tos zīmēšanas vingrinājumus, uzdevumus. Jūs varat pat uztaisīt tādas kā kartītes. Ja? Var iedot A4 lapu, sagriezt 4 daļās, un uz katra bērns uzzīmē simboliski, ja, kaut kādu priekšmetu, kaut kādu lietu. Vai, ja tā būs
emocija, vai tā būs sajūta, vai kaut kas abstrakts, ja, tad, piemēram, mīlestību to pašu, ja, gribēs uzdāvināt nevis hariņam, bet luntiņam, uzdāvinās mīlestību. Ja, tad var uzzīmēt sirsniņu, var uzzīmēt kaut kā savādāk, ja, citādā veidā. Šeit nav strikti noteikts kā, bet schematiski. Ja, schematiski un skaisti izkrāsot. Un tad šīs dāvanas mēs uztversim atkal kā resursus, ko bērns vai tas pieaugušais cilvēks dāvinās pats sev. Ja? Uz katras kartītes pēc tam otrajā pusē, vai turpat apakšā, ja ir, bet labāk būtu otrā pusītē, jo tad tā smukāk izskatīsies. Otrā pusītē uzrakstīt, ja bērni neraksta, tad jūs pierakstat. Kāpēc hariņam vajag, ko viņam vajag? Kāpēc hariņam vajag veselību? Ja? Bērns, piemēram, uzzīmēs tur kaut kādu saulīti, ja? Un saulīte nozīmēs veselību. Ja? Es dāvinu veselību. Kam tu dāvinās veselību? Hariņam. Labi. Kāpēc tu viņam dāvinās veselību? Un šīs sarunas būs jau tādas dziļas, ja, tur arī nāks atbildes augšā. Jo hariņam tur varbūt saslimusī sirsniņa, varbūt hariņš tur bieži slimo. Kāpēc viņš slimo? Ja, mēs atkal varam papildus jautājumus uzdot. Jo tas, jautājums kāpēc, tas izvilks ārā to sāpi, to aktuālo jautājumu, to problēmu. Ja, un tad mēs sapratīsim, ka kaut kādā personības daļā ir kaut kāda slimība. Slimība, tas ir skaļi pateikts, slimība. Ir kaut kāda kaite. Ja? Un tas viss ir stāsts par vienu to pašu galveno varoni. Ja? Un tad mēs saprotam, kā tam bērnam tad ik pa laikam kaut kas var iesāpēties. Kāpēc sirsniņa sāp? Ja? Sirsniņam pārdzīvojumi. Atkal psihosomātiku varam skatīties. Ja iesnas, tad kāpēc? Ja, vai viņš tur silti nesaģērbjās, vai kaut kur augstajā mežā baigi strādā un nosalst. Ja? Tādā veidā. Ja? Psihosomātiku pa tiem orgāniem, ja gadījumā aizies tik dziļi. Ja? Ar pieaugušiem tas varētu tā strādāt. Ja? Pieaugušiem varētu pateikt. Kas vēl? Ja ir, redziet, es neesmu izmēģinājusi patiesībā, bet pastāstīsiet varbūt jūs tagad, kas ir kādi momenti lika jums aizdomāties par izlasot šo pasaku, ko bērni paši ir teikuši. Sniedziņam, piemēram, ko dāvināsim sniedziņam? Kas viņam ir vajadzīgs, kas viņam nepieciešams? Padomāsim. Ja? Un, bērni loģiski gribēs dāvināt saldējumu, lai sniedziņš neizkust. Ja? Jo viņiem būs bailes no tā, ka sniegs izkusīs un sniedziņa vairs nebūs. Ja? Tas arī ir normāli. Tā, pazuda man viena doma. Labi, tad paskatīšos, kas man te bija ierakstīts. Sajūtas tā. Jā, un laikam par to bija pateikusi jau. Mēs bērnam varam pajautāt, kam tu gribētu līdzināties? Kādam rūķim tu gribētu līdzināties? Jā, mēs te varam arī piedāvāt
Tātad dāvanas resursi, ja? Atcerieties, resursi, un tos resursus mēs varam analizēt. Jums pasaku, jaunai grupai vēl nav. Mācību lapā ir mapē simboli vai simbolisms. Jūs būsiet pievienoti tagad pēc šīs sestdienas. Ja, tanī mapītē, un tur būs apraksti. Tur būs, es ik pa laikam lieku, nav tik daudz, bet ir kaut kāda kopējā nozīme, ko nozīmē kāds koks, ko nozīmē kāda parādība, ko nozīmē kāds dzīvnieks. Ja varbūt puķītē bērns gribēs uzdāvināt dzīvnieku, ja, un kas tas par dzīvnieku un kāpēc tieši šo dzīvnieku, ja, tad mēs varam arī skatīties tur tajā aprakstā. Kāpēc zaķis, kāpēc zirgs, kāpēc suns, varbūt kaķis. Ja, un tas būs tas, kas cilvēkam pietrūkst, kas viņam pašam ir vajadzīgs, un viņš to iedod citiem. Ja, jo mēs atkal atkārtošos apdāvinam paši sevi. Ja? Tā kā pabarojam kaut kādas savas daļiņas. Ja, sirsniņai iedodam vienu, prātam, lukturītis ir kā prāts, ja, prātam iedodam kaut ko citu, un tā tālāk, ja, skatamies. Par sniegpārsliņu un puķītēm jūs varat padomāt, sniedziņš un puķīte, kurā ķermeņa daļā tie dzīvo. Ja? Es atstāju tādu fantāzijas brīvību, un jūs drīkstat arī šeit saskatīt kaut ko savu. Ja? Es stāstu, ko es esmu ielikusi, ja, bet jūs drīkstat, un tas būtu ļoti jauki, ja jūs padalītos, kā jūs varat to paplašināt, un kā jūs to redzat. Ja? Ko jūs sniedziņā saskatījāt, ko jūs saskatījāt luntiņā, un puķītē un harijā. Ja? Tā, laikam pa lielam, tieši pusstundiņa sanāca gandrīz. Pa lielam tas arī viss. Zīmējumi, ko es vēl te biju domājusi. Tā, varbūt atcerēšos, meitenes, varbūt jūs padalieties, kā jums ir gājis tās, kas pildīja. Es zinu, ka teiksme ir strādājusi, ja, un Evija ir izgājusi. Evija ir strādājusi. Atcerējos par to rudiņu. 12. Kāpēc tieši 12 zvaigznītes? Šeit vēl ir uzdevums strādāt ar šo pasaku. Redzat, ja, kad katra zvaigznīte stāstīja savu stāstiņu par Ziemassvētku brīnumiem un labiem darbiem. Un pēc tam jūs šo te zvaigzņu virtenīti, kuru bērni zīmēja, un kas ir tam rudiņam, jūs varat labo darbu virtenē. Ja? Un pirmā zvaigznīte, piemēram, tur palīdzēt mammai, otra zvaigznīte tur izdarīt, pabarot sunīti, trešā zvaigznīte virtenītē vēl kaut ko nozīmē. Ja? Un no vienas puses te mēs savācam visus labos darbus, ko mēs esam paveikuši, ko bērns ir izdarījis vecajā gadā. Un no otras puses jūs tur varat variēt, ja, kā jūs tur izdomāsiet. Es jums ideju vienkārši metu. Un no otras puses šie 12 ir skaidrs, ja, 12 mēneši. No otras puses jūs varat ņemt katru zvaigznīti tagad, šī gada laikā. Un par ko bija stāsti, tie 12 stāsti? Teiksmē, man liekas, ļoti skaisti bija aprakstīts. Jūs varat ņemt tagad pa mēnešiem. Ja? Pirmais stāsts bija par draudzību, piemēram. Tad janvāra mēnesi jūs veltat draudzībai. Jūs strādājat ar to draudzību. Otra zvaigznīte.
Otrs stāsts bija, piemēram, par prieku kaut kādu, jā, vai par svētkiem, svētku svinēšanu. Jūs tad februāra mēnesī varat paveikt kādu darbu, kādam sagādāt šo prieku, kādam sarīkot mazus svētkus. Ja? Kādam uzdāvināt, izveidot apsveikumu kartiņu. Ja? Šeit jāskatās kaut kādi sīki, mazi momenti. Ja? Mēs nerunājam tagad par tādām globālām lietām, ja? Bet par sīkām lietām. Mēģināšu atrast. Kurā vietā? Teiksme, tu esi te? Esmu. Jā, vai tu atceries, kādas tev ir tēmas? Jā. Zvaigžņu stāsti. Es īsti nezinu, bet kas Tu tur pazūdi, pagad, vai tu pazūdi, vai es pazūdu? Raustās internets. Man internets varbūt, jā. Es mēģināšu atrast kā tur bija ierakstījusi. Jā, tu kaut kur baigi skaisti, varbūt tas bija Telegram kanāls. Mēģināšu ātri atrast. Re, kur ir? Veselība. Facebookā es. Jā, es atradu, jā. Veselība, laime, ģimene, miers, siltums, sirsnība, mīlestība, dzīves prieks, draudzība, līdzcietība, labklājība, dāsnums. Un tagad, saprotams, ka katram bērnam tas būs savādāks stāsts. Ja? Bet mēs varam katram bērnam arī iedot kādu uzdevumu. Piemēram, ja vienam ir veselība, tagad pirmā zvaigznīte, janvārs, veselība, un otram ir laime. Ja, tad, ja bērni ir lielāki, tad jūs varat pateikt, kā mēs varam sagādāt laimi sev un citam. Ja? Un par veselību. Vienam bērnam tu to saki, otram saki, kā tu vari parūpēties par veselību, par savu veselību. Ko tu vari darīt savā labā, lai tu neslimotu, lai tu būtu vienmēr aktīvs, priecīgs, jautrs. Ja? Tad, bērns attiecīgi pateiks, ja? Tad, man jāēd regulāri, vai man jākustās, vai fiziski jādarbojās. Ja? Tad tas būs tavs uzdevums janvārī. Ja? Un sanāk tā, ka mums vesels process notiek, vesels darbs gada laikā, gada periodā. Ja? Un šie mēneši, tiem mēnešiem būs iedota tāda sakrālā nozīme, ja? Kad nevis vienkārši janvāris vai 3. pēc kārtas ņemam, ja? Kādā secībā ir uzrakstīts, jo šo te secību mums izvilka mūsu apziņa no neapzinātās mūsu daļas, ja? No zemapziņas tas viss nācis. Un tieši tādā secībā mēs neko nemainam. Ja veselība, laime, ģimene, tad janvārs, februārs, marts. Ja? Nevis ģimene un laime, veselība. Kā gribēšu, tā mainīšu. Nē, tieši tādā secībā. Ja? Un martā ir ģimenes. Marts, tev būs ģimenes mēnesis. Ja? Nav jādara kaut kāds darbiņš katru dienu vai katru nedēļu. Ja bērns ir aktīvs, ja viņš, ja lielāks, piemēram, tas bērns jau skolnieks, tad jūs varat, piemēram, reizi nedēļā palīdzi vecākiem, izdari kādu labu lietu vecākiem. Vai pietiek vismaz viens uzdevums, ja? Viena kaut kāda lieta. Un tai lietai nav jābūt grandiozai, nav jābūt milzīgai, kaut vai mazu sīkumu. Tas jau būs ar tādu milzīgu nozīmi priekš bērnu. Un šos te stāstiņus jūs varat krāt. Jūs tālāk, tagad šī gada laikā varēsiet krāt un varbūt izveidot kādu lādīti vai aploksnīti.
vai kādu somiņu, kastīti, vienalga kas. Ja? Un šoreiz zvaigznes būs jau tāds lielākas, jūs varat izgriezt, vai arī veidot kā kartiņas, piemēram, kādā mazā formātiņā. Ja? Zvaigznīte un pierakstīt janvāris, ja? Zvaigzne, un zvaigznes vidū tad veselība. Ja? Tad, veselība. Un otrā pusītē atkal, jūs skatāties, es vienkārši saku tā, kā es to redzu, otrā pusē, vai turpat virsū janvāris un apakšā veselība, un tai zvaigznītē iekšā tas darbiņš, ko viņš ir izdarījis, ko bērns ir izdarījis šajā mēnesī veselības labā. Ja? Par sevi padomāju un par citiem. Ja? Un viņš tad zvaigznītē, varbūt pat lielāku formātu. Ja? Vislabāk būtu, protams, kvadrātiņu vai vispār to zvaigznīti izgriezt. Ja? Un tad vienā pusē uzrakstīt janvāris veselība, otrā pusē tad uzrakstīt es veselīgi ēdu. Ja? Vai būtu labāk vēl smalkāk, vēl sīkāk. Ēdu vairāk dārzeņus. Ja? Vai arī pietiek ar vienu lietu. Ja, ja bērns ir ar mienu un ja jums būs tādas lielākas zvaigznītes, jūs varat rakstīt 2-3 lietiņas. Ja? Piemēram, daudz sportoju vai pastaigājos ar draugiem vai vēl kaut kādā citā veidā. Ja? Un tāpat laime. Februāris tagad būs, ja? Laime. Kas man lika justies laimīgam? Ja, atkal es biju laimīgs tad, kad kāds pateica kādu vārdu. Tad, kad kāds paslavēja, ja, vai kaut ko uzdāvināja. Atkal es, ja, neaizmirstiet, es un citi. Un tad mani paslavēja, es biju priecīgs, sajūtos laimīgs. Un kā es sagādāju citiem šo te laimes prieku? Laimes sajūtu. Ko es izdarīju tādu, kas lika vai nu vienam cilvēkam, vai vairākiem cilvēkiem justies laimīgam? Ja? Piemēram, uzdāvināju mammai puķi. Vai arī tāds, it kā liekas nenozīmīgs, nomazgāju traukus, ja, palīdzēju mammai nomazgāt traukus, sakārtoju istabu, saklāju gultu. Šādi darbiņu var būt ļoti daudz, un jūs pat varat to darbiņu sarakstu veselu izveidot. Un saprotiet, kas šeit ir tāds ar tādu wow efektu. Tad, kad paies tie 12 mēneši, atnāk decembris, pirms Ziemassvētkiem, jūs tās zvaigznītes, galvenais, kad jūs, lai tie bērni krāj šīs te zvaigznītes, ja, un jūs nepārlasat, jūs neskatāties, janvārs pagājis, labi, tā zvaigznīte tur tagad ir tai lādītē vai burciņā, jā, starp citu labu domu burciņā likt. Un tad, kad atnāk decembris, ja, sametat, kad atnāk decembris, jūs izvelkat šīs te zvaigznītes un kopā ar bērnu pārlasat. Un jūs pamanat, cik bērns ierauga arī, cik daudz labu darbiņu ir paveikts, cik labi ir sajūties tas cilvēks, vai otrādi, vai viņu skumdināja kaut kas. Ja? Jūs šeit varat jebko izdomāt klāt, un tās zvaigznītes var nebūt arī ar pluszīmi, varbūt arī ar mīnuszīmi. Ziniet, kā raksta, man viena kolēģe visu laiku raksta atskaiti tādu, mēnesis ir pagājis, un viņa raksta, kas mani iedvesmoja, kas mani pārsteidza, kas mani rūgtināja, un kas mani, ko es atklāju šai mēnesī, tad ir mēneša grāmata, mēneša ceļojums un tā tālāk. Viņam tas lielais saraksts, jā.
vienkārši apbrīnoju, ka viņa katru mēnesi šo te rakstā. Jūs varat paņemt 2-3 punktus, ja, vai to prieciņu, ja, liekat, un varbūt zvaigznītei otrā pusē varbūt kas sarūktināja, bet, ja tā, ja tā godīgi, tad es vispār neieteiktu. Kam es vēl redzēju šos te, kas ir ar mīnus zīmi, bet es neieteiktu patiesībā krāt šos te mīnusiņus. Ja, mīnusi no vienas puses, tas varbūt nodara pieaugušiem cilvēkiem. Mīnusi no vienas puses parāda, kā es tiku tam cauri, ja, un ko es esmu piedzīvojusi šajā mēnesī, un kādā konkrētā mēnesī, un kā es ar to tiku galā. Ja, bet bērnam šo laikam nevajadzētu, jo viņam būs grūtāk. Viņam tad tās tā kā aizies uz atmiņām, ja, un krāsies atmiņas ar mīnus zīmi. Ja, šis mums nav vajadzīgs. Tāpēc skatieties. Varbūt jums kādas savas idejas parādīsies. Tā, lūk. Jā, par to virteni. Atcerējos. Jūs tāpat varat arī... Starp citu, gribat, man tagad aizgāja ideja. Es varbūt uztaisīšu kartītes kādas. Kartītes. Rūķi. Un varbūt tās pašas zvaigznītes, varbūt lukturīši, varbūt sirsniņas, un jūs varat piedāvāt bērnam, bet lai tie ir 12, ja, varbūt ne tikai tās sirsniņas, ne tikai tās zvaigznītes, ja, bet varbūt, piemēram, meitene gribēs krāt sirsniņas, ja, un tad, lai viņai ir 12 sirsniņas, un viņa tur raksta šos te savus stāstus. Ja, savi stāsti. Tā, skatos, jā, pēc teiksmes draudzība. Tāpat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Septembris teiksmē būs par draudzību. Darbiņš, jā, ar draudzību. Tad kā draugus var iepriecināt, ko ar draugiem var tādu jautru izdarīt, ja, tad arī tur būs tāds stāstiņš. Tā, pēc jautājumiem vēl. Pirmajā stāstā, otrais jautājums, kurā vietā Rūķis uzkarināja savu virteni? Tad, kad jūs, tas bija darbs prātā, tā kā savā tajā iztēlē, bet šajā gadā jūs strādāsiet jau tā kā ar rokām, jau praktiski. Un jūs salīdzināsiet, kur Rūķis karināja zvaigžņu virteni pagājušajā gadā. Ja? Piemēram, teiksme skatos arī. Rūķis uzkarināja virs kamīna dzegas. Tad tur ir kamīns. Un tagad, teiksmā, ja tie ir tavi stāsti, tad, kad tev būs tā zvaigžņu virtene, to arī fiziski var uztaisīt, ja, tādu taustāmu virteni, ne tikai tās zvaigznītes izvilkt un pārlasīt, apskatīt pirms Ziemassvētkiem. Un tad es tev jautāšu vēlreiz, kur tu tagad karināsi savu zvaigznīšu virteni? Vai tā būs tā pati vieta, vai tā būs kaut kur citur? Un istabas izvietojumu mēs arī skatāmies. Ja tā ir virtuve, tad tas ir vairāk par to saimniecisko pusi. Ja tā ir guļamistabā, tad tā ir vairāk par tādu intīmo vietu, ja, kad viņš vēlās noslēpt, nevēlas demonstrēt visus šos
šo te darbiņu savu paveikto, tas rūķis, ja, un attiecīgi pats cilvēks. Ja tā būs viesistabā, tad tas būs stāsts par to, ka es gribu, lai mani pamana, lai pamana manus darbus, lai ierauga, ko es esmu paveicis gada laikā, ja, ko es esmu sakrājis. Vai uz loga, attiecīgi mājā ir tad tie, kas ienāk, tie arī redz, bet jau uz loga vai uz durvīm, tad tas būs stāsts par to, lai pasaulē ieraugā. Jā, lai, vēl augstāk, tad tas bērns cilvēks, viņš grib vēl vairāk, lai visa pasaule ieraugā. Cik es esmu fejs, cik es esmu dāsns, labsirdīgs, mīlošs un vēl. Ja. Tas ir par vietu. Kāds rotājums izgatavoja? Man kamīns bija viesistabā. Bija viesistabā. Jā. Un vispār kamīns ir saistīts ar to sirsnību, ar to mātišķo enerģiju. Jo kamīns, krāsns, viss, kurās uguns, tas tiek simbolizēts, mēs arī runāsim sestdien par to. Tas ir mātes klēpis. Tur, kur notiek transformācija, arī kur dzimst bērniņš, kur rodas dzīvība. Ja? Un tas ir ļoti pozitīvs, ļoti skaists tāds tēls, ja? Kamīns. Citas meitenes nav man uzrakstījušas neko, un tāpēc es nevaru pateikt, ja? Nevaru komentēt. Kādas... Man bija virs durvīm. Tev bija virs durvīm? Jā, es rakstu virs durvīm. Karnā. Laikam būšu palaidusi. Virs durvīm, durvis, skaties, ir arī tā kā pārēja, ja, durvis nodala kaut kādas divas pasaules. Un tad jāskatās virs durvīm ārpusē vai iekšpusē? Kā tev bija? Iekšpusē. Iekšpusē. Jā, tad tu savā teritorijā. Un tā ārpuse, protams, ir tas svešais, un iekšpusē ir tas pazīstams, ir tā sava vietiņa, sava ligzdiņa, teiksim tā. Jā, un kāpēc virspusē, augšā? Jo augstāk, jo vairāk tu tiecies uz to atkal garīgo. Jā, atceramies par tām 3 pasaulēm. Ja uz zemes kaut kur zem paklāja vai vispār pagrabā, tad tas būs stāsts par to, ka vairāk noslēpties gribās. Jā, līdz tā vidējā daļa, tad līdz cilvēks skatās līdz kaklam, ja? Tad tas būs par to zemes enerģiju, par to darbošanos, ka cilvēks darbojās, viņš vairāk ir par viņa aktivitāti. Ja? Un garīgā pasaule ir mazliet tāda lēnāka, ja? Un tu tā kā arī, Ilona, mazliet palēninies, un tu tā kā izbaudi. Tas ir tā kā lidojums, ja? Tu vēro. Jo tā augšdaļa, kas ir augšā, tas ir saistīts ar to dievišķo, garīgo, ar tādu mierīgo, nesteidzīgo. Ja, lūk, un tad tu tā kā izbaudi. Tā. Lūk, stāsti, kurus radīja bērni, kas notika tālāk, vai no pirmā stāsta, kādi stāsti, ar kādiem stāstiem dalījās rūķi. Ja, šajos stāstos mēs arī ieraugam to aktuālo jautājumu. Vai tā ir problēma, vai tur ir prieks, vai tur vienkārši būšana, vai tur ir kaut kādas vēlmes, kaut kādi sapņi, ja? Ko tur rūķi stāstīja, to mēs arī skatāmies. Beigās bija vēl jautājums, kā tu domā, kas notika tālāk? Šeit būs tas par prognozēšanu. Bērni mācās prognozēt, kas varētu būt tālāk. Vai tie rūķi turpināja svinēt svētkus, vai viņi gatavojas jau nākošiem svētkiem, vai viņi katrs aizgāja uz savu pusi, ja, un viss.
un vairāk nekas nenotiek. Ja, mēs saprotam, ka gan metaforiskās kārtis, gan jebkāda bilde ir kā bilde un arī stāsts. Visam ir sākums un visam ir turpinājums. Mēs nesakam beigas. Ir tā kā neirografiskā līnija, kas sākas kaut kur un aiziet uz bezgalību. Ja, un šī bezgalība ir gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Ja, šis ir jāsaprot. Un kad tas ir stāsts, ka šis stāsts ir viena puzles daļa, ir viducītis kaut kāds, ja? Jo kaut kas bija pirms tam un kaut kas būs pēc tam visu laiku. Ja, un šeit ir tas arī, mēs pieslēdzam iztēli, pieslēdzam to prognozēšanu un attiecīgi tādā veidā mēs varam pārbaudīt arī bērna intelekta līmeni. Nu tā, kādi vēl jautājumi? Varbūt ir kaut kas neskaidrs. Nu, par pamācību ir skaidrs, jā, beigās mēs izdarām kaut kādus secinājumus. Šķirstu to, pasaku tā, kas vēl. Nu jā, laikam pa lielam arī viss. Ja meitenes nav jautājumu, tad es jums nosūtīšu, bet šeit laikam nevar pievienot failu. Var. Es tūlīt pievienošu failiņu, to pasaku. Ja? Rūķu stāsti mazajiem. Man starp citu uz Ziemassvētkiem jau top turpinājums, ja? Un es arī gribu izveidot kartītes. Kartiņas un šo te visu. Tā kā paturpināt, ja, būs turpinājums, otrā sērija, otrā daļa. Tā, nu kur man sūtās tagad čatā, es pievienoju to failu, lādējās, vēl nav gatavs, un tad jūs varēsiet atvērt. Ja esat telefonā, tad jūs arī varat uzklikšķināt un saglabāt savos failos. Ja, ja gadījumā neizdosies, tad dodiet man ziņu. Nu, es tā, lai ātrāk, ja, lai nevajadzētu tur katrai sūtīt atsevišķi, es tā visām kopā nosūtīšu. Tā, tūlīt līdz pusē jau ir. Nu, lūk, tāds maziņš stāstiņš, ja, maza pasaciņa, bet patiesībā mēs vairākās sfērās varam analizēt un vērot, ja, skatīties, kas ar bērnu notiek, kas ar pieaugušo cilvēku notiek. Jo, nu, Ziemassvētkos jaunajā gadā mēs visi kļūstam par bērniem, un mēs arī par kaut ko sapņojām. Sapņojām, kaut ko darījām, kaut ko paveicām, ja, un ja jūs pašas pildīsiet šo te darbiņu, nu, es domāju par to zvaigznīšu virteni, ja, tad jums nebūs jāveic gada analīze, ja, jāanalizē, ko jūs izdarījāt, ko jūs neizdarījāt. Jums viss būs jau tajā virtenītē sakrāts. Nu, skatieties, dodiet ziņu, ir vai nav? Ir nosūtīts šeit čatiņā. Ne, ja čatu atvērsiet. Tā, nu, un jūs, es slēgšu tagad ierakstiņu. Paldies jums par jūsu aktivitāti, lai viss izdodas un pierakstiet, krājiet visu to informāciju, kas ar bērniem, jo tā būs arī jums kā papildus materiāls tam, kā ar šo pasaku var strādāt vēl, un kas atklājas tanī vēl un vēl. Ja? Paldies, un tiekamies vēl citā reizē.